Parādīsim divus dažādus eksperimentus, kurus mēs taisījām kopā. Tas būs pirmais eksperiments ir eļļa, ūdens, dzēšgumi un baloni. Tātad eksperiments ir smagumi un blīvumi. Mēs abas paņēmām burku, balonu, dzēšgumiju, eļļu un ūdeni. Ielējām eļļu un ūdeni, bet pēkšņi ūdens pārgājas burkas apakša. Un kāpēc? Tas notika tāpēc, ja ūdenim ir lielāks blīvums un tas iet uz burkas apakša. Un tagad mēs iemetām divus priekšmetus, tos mēra smagumā. Tad mēs piepūtām balonu, aizsējām to un ielikām burciņā. Redz, kur balons? Tam ir smagums, bet tas ir ļoti mazs un minimāls. Tas palika pašā augšā. Pēc tam burkā iemetām dzēšgumiju. Un tā nonāca burkas apakšā, jo viņai ir lielāks smagums nekā balonam. Un tagad otrais eksperiments. Kā ar elektrību var darbināt mehānisko krokodīlu. Es viņu pagriezīšu šitā te, lai redzētu visas ierīces. Un tagad es nedaudz pastāstīšu un tad arī parādīšu. Galvenā ierīce šeit ir elektriskā spole, kas ir šajā te kastē. Un, ja runā par elektrisko spoli, tad jūs noteikti gribēsiet zināt, kas tā tāda ir. Un tur iekšā ir tāds metāla sērdenis, uz kurai uztīts tāda tā kā drātiņa. Un tad ir divi drātiņas gali. Es atnesu nodemonstrēt tā kā ar diegu. Iedomājieties, ka šitais ir tas metāla sērdenis un šeit ir drātiņa. Un šeit ir divi gali. Pie viena gala ir piestiprināts šitas te plusa, sarkanais plus vadiņš, un šitais ir mīnusa vadiņš. Pēc tam šie vadiņi pārveido elektrisko enerģiju par mehānisko enerģiju. Elektrība tiek ņemta no divām šīm te baterijām, kas tiek savienota tā enerģija ar elektrisko spoli. Pa vidu šeit atrodas slēdzes, ar kuru var ieslēgt. Tātad elektrības šitā spole griez šeit gumiju, kas savukārt griež riteni, kas savukārt kustina šo mehānismu. Un tātad, kas notiks? Tad, kad es ieslēgšu šo slēdzi, tad krokodils sāks kustināt asti un muti. Kurš tam te ieķērās? Es izņemšu tos dziļāk un piespiest. Tātad viņš kustina asti un muti.